Ko pirmā mācību diena klāt. Šeit Luminor banka. Šeit notiks pirmās dienas apmācība. Stāstīs mums, kā pīčot, kā prezentēt, un iziesim ātri kursiņu, uztaisīt pirmās prezentācijas. Iesāksim ar 20 minūšu tādu, es pat viņu negribu saukt par lekciju, bet par tādu ievadu stāstību. Es jums tos numuriņus aizsūtīšu arī visiem. Es jums tagad visiem varu pateikt, ka baigi viena liela problēma, ko es jau redzu. Jūs visi šogad esat baigi forši, jūs esat visi tik interesanti, es nesaprotu. Es esmu laimīgi, ka es nāku piekdien žūrijās. Es jums vēlu veiksmi, es nesaprotu, kā no šiem izlasīt 10. Es ceru, Sveikotdien! Mani sauc Rolands, esmu Easy Peasy dibinātājs. Easy Peasy, tas ir pārtikas revolūcija, un viņās pastāstīšu, kādēļ. Pirms 5 gadiem mēs ar draugiem sēdējām pie garāžas kā jau kārtīgs startups, cepām gaļu, un mums bija 2 veidi šašliks. Viens nevar saprast, kā zobos, un otrs lielisks. Un tad mēs sākam, no kurienes viņš ir, kas tas ir šašliks. Un izrādās, tas šašliks ir braucis no Ogres. Un mēs sākam domāt, kā viņš pie mums nonāca, un tad izrādās, ka viens ir braucis viņam pakaļ. Un kādā epopēja bijusi, lai mēs pie tā šašlika tiktu. Un tad mēs sapratām, hei, to visu vajag vieglāk, to visu vajag easy peasy. Šeit ir stāsts par mūsu auditoriju. Mēs gribam strādāt ar zemniekiem, Latvijas ražotājiem, un mūsu mērķis ir panākt to, lai neatkarīgi no cilvēka dzīves vietas, viņš var dzīvot, ražot gardu produktu, un tas produkts ir pieejams visā Latvijā. Šobrīd zemniekus ierobežo attālums, sūtījuma apjoms, dārgās cenas. Tādēļ mums ir risinājums. Un, ja jūs paskatīties augšā, šeit jau ir pirmais, kas bija Jāgriskam tirgu, pārtikas pakumāts. Tā nav tikai Latvijas problēma un mūsu kaut kāda iegrib, tas ir Eiropas zaļais kurs. Tur ir arī no lauka līdz galdam iniciatīva. Tātad mērķis ir panākt, lai vietējie pērk vietējo produktu, pa taisno no vietējiem, vēlams izmantojot vienu starpnieku, kas ir kā pakalpojums sniedzējs. Un tad nākam mēs. Mūsu mērķis ir apvienot sabiedrību piegādes procesos, infrastruktūras veidošanā un arī gūt labumu no viss tā, ko esam uzbūvējuši. Mūsu tāds sapnis ir, ka mēs varētu visi kopā kaut ko uzbūvēt, un pēc tam arī visi gūt labumu un gan finansiālu, gan arī, protams, emocionālu. Un tad mums ir 2 rīki, ar ko mēs šo visu nodrošinām, kas arī nes mūsu ienākumu daļu. Viens ir aplikācija, kas apvieno sabiedrību piegādes procesos, tātad jebkurš mums ir IT risinājums un juridiskais risinājums, ka pilnīgi jebkurš var iesaistīties piegādes procesos un nopelnīt naudu, samaksāt nodokļus, tikai tik daudz, cik viņam vajag. Konkrēts piemērs, Covid laikā mēs sākām, un tad Krievi tur sataisīja visas tās ziepes un tās degvielas un viss, un tas vājprāts. Un cilvēkiem tieši komunāli maksājumi bija gaisā. Algas nepacēla. Bet es gribās par komunāliem jāmaksā. Mums bija milzīgs piepildījums. Mums vienā mēnesī piereģistrējās vairāk kā 1800 kuģi, kuri meklēja papildus peļņas iespējas. Otrs risinājums, ko mēs risinām, ir pārtikas pakumāti, tātad temperatūras režīma pakumāti, lai šos sūtījumus varētu iegādāt. Un tātad pārtikas pakumāts tieši 2 temperatūras režīmi, +2 līdz +6 grādi, un -18 grādu produkcijas sūtīšanai. Ir Rīgas grāmatas sūta, bet, kā teikt, ja grib vēst grāmatas, kāpēc ne? Un kā mēs to risināsim? Ir vajadzīgs diezgan liels budžets, lai to visu atrisinātu. Kā minimums 1,800,000 pirmās kārtas uztaisīšanai, jo mums tāds naudas nav. Tādēļ mēs sapratām, kā jau minēju, ja mēs kopā kaut ko gribam un kopā gribam atrisināt, tad mums ir franšīzes līguma piedāvājums tiem, kuriem arī šis risinājums ir nepieciešams. Sākumā visi zemnieki man zvanīja un prasīja, kad būs pakumāts Valmierā, kad būs pakumāts Reizeknē. Un es saku, nezinu, mēs te cenšamies strādājam. Un tad vienā brīdī apmīgi viņi saka, kad jūs uzcelsiet? Kā joks? Šie saka, ok, kas mums jādara, lai mēs uzceltu? Tātad mums ir risinājums. Tātad franšīzes piedāvājums, pakumāts maksā 18,000, un franšīzes partneris saņem 50% no pakumāta apgrozījuma 10 gadu laikā. Tādā veidā tā ir gan investīcija savu produktu apritei, gan arī iespēja nopelnīt ilgtermiņā.
Ko mēs vēlētos iegādāties par 4000 eiro balvu? Mums ir nepieciešams 3D printeris lielizmēra, lai mēs varētu pakomandu detaļas ražot un šos te 18 000 samazināt. Un šeit ir mūsu komanda. Man komanda lika obligāti nodot jums sveicienus. Jā, paldies, jūs mums atpakaļ. Un, jā, tātad kopā veidots risinājums, kopā gūstam labumu. Un šeit, ja vēlaties pievienoties kā frančīzes partneris, noskanējiet kodiņu, tur ir WhatsApp grupa, kur ir jau esošie frančīzes partneri, kur būvē, gan arī tie, kuri vēl domā un plāno par to. Paldies un lai visiem izīgi! Ļoti foršs projekts. Es, piemēram, gribu arī to frančīzi. Man ir jums jāsamaksā tie 18 000. Jā. Un tad es samaksāju jums 18 000, un tad mēs to peļņu pusītēm dalām. Nevis peļņu, bet apgrozījumu. Apgrozējumu. Un es vēl mazu tīzerīti, ir ļoti lielisks valsts atbalsts 60%. Dalām. Jā. Pavisam Jā, man liekas ļoti laba prezentācija, no tāda ļoti personiska stāsta, tā kā vienkārši saprotams, kā tas viss radās, un tas arī tādu emocionālo saikni uzreiz sasniedz. Tas, ko es domāju, varbūt, ka var pievienot, es īsti nezinu, tā kā soli pa solim, kā es, piemēram, kā zemnieks vai kā mājražotājs, kā es varu tikt līdz, kā es varu piedalīties jau un nosūtīt to savu produktu. Bet iespējams, ka es tikai aizdomājos un to nedzirdēju. Un vēl es iedomājos varbūt par tādu sociālo ietekmi pašās beigās, to tādu lielo skaisto bildi. Jūs jau vienkārši labs biznes ir. Jā, jā. Globāli. Jo tu kā minēji sākumā par to zaļo kursu, bet kas ir pēc galā? Kas ir tā jau lieta? Tā vēsā grāmata. Jā, tas ir paldies. Latvijas sabiedrība, Latvijas zemnieki. Jā, tad to gribētu, piemēram, X zemnieki no Jelgavas vai vienalga. Es bišķi palīdzēšu šo komāstu zvanīt. Jā, man tikai pievienojoties kolēģiem, jā, stāsts sākums ļoti labs, ļoti ieraujošs, skaidrs, ka jūs ļoti labi runājat, un mans mērķis bija skaidrs, ka jā, gribētos to lielāko sociālo ietekmi saprast, un tas būtiskākais. Citādāk, viss ļoti saprotams. Man vislabāk patika dievu vārdi. Pie reizes arī samaksāt nodokļus. Man ļoti patika, ka tu tā ielikt tā vispār, tāda atbildīga attieksme. Bet super. Es ticu, ka es zinu, esmu pārliecināta, ka tu esi nevis tieši šo prezentāciju, bet vispār koncepts ir tik daudz izrulējis, cik reiz tu esi uzstājies un šito projektu pārdevis investoriem. Pasaki, lai autori saprot. 2 investīciju kārtas mums ir bijušas. Kas praktiski nozīmē ko? Cik prezentācijas? Es simtos. Vienkārši lai jūs saprotiet, kā līdz tam nonākt. Tas prasa praksi, bet te ir rezultāts. Un vēlreiz. Jā, bet ja īsā versija tāda, viss bija rītīgi forši par to sociālo komponenti. Es pieļauju, ka tev ir kaut kāds kontakts par Lāsmu, Ozola, vidus plānošanas reģionā, tāds bioreģions. Tur ir tāda lielā drāma tiem, tās īso piegāžu ķēžu veidošana un tā tālāk. Es domāju, ka to sociālo ietekmi, man nav precīzi formula, bet tev vajadzētu sazināties ar Lāsmu un Ozolu, kas tieši strādā ar lauksaimniekiem, kuriem ir šis jautājums jārisina. Jo es domāju, ka te ir tas, ko es teicu, ka gaisa kuģi pacelties un kas ir, varbūt tur ir kaut kādas saistītās lietas un tā tālāk. Un arī tas principā Latvijas zīmols vai produkts, vai ne? Ja mēs kā globāli skatāmies. Jā. Nē, tas ir aktuāli visā Eiropā, bet mēs šobrīd mums ir. Šis Latvijas veidots. Jā, pašas vietas būvēja visu. Tu nevar cilvēku vairāk jāizceļ tas sociālais pienesums. Jā, jo biznesa viss ir kārtībā, Jā. Viņš jau ir vienkārši izstāsta viņu stāstā vairāk. Okay. Kolosāli, jā.